Jana Kolbina, jauniete no Salaspils, studē LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. 2,5 gadus nostrādāja vispār izglītojošā skolā, bet grūtības sagādāja iekļaušanās sistēmā. Trūka iespējas radoši izpausties, tādēļ sāka strādāt Rīgas Valdorfa skolā. Viņi ir pilnīgi brīvi tajā veidā, kā viņi sasniedz to rezultātu. Viņam nav jāraksta obligāti 3 rūtiņas pa kreisi, 2 pa labi. Viņi raksta uz baltām papīra lapām. Viņi drīkst darīt visu, ko viņam tajā brīdī sirds kāro. Viņā ir tā dzirkstele, ka es jūtu, ka viņai tas potenciāls, ka viņa spējas paveikt lielas lietas, un viena no tādām šķautnēm ir būt ārpus rāmjiem. Tieši tāpēc viņa ar savu profesionālo darbu misiju strādā šeit Valdorfa skolā un mācās bērnus. Man ļoti patīk bērni. Ļoti patīk. Šausmīgi patīk. Viņi ir tik interesanti, viņi ir tik brīvi savās domās. Viņi stāsta tādas lietas ārprāts. Tik ļoti interesantas lietas, neiedomājamas lietas. Janai abi vecāki ir krievu tautības. Viņa latviešu valodu iemācījusies tikai skolā. Tagad pati bērniem māca valodu. Viņa ir ļoti laba skolotāja. Es domāju, ka viņa ir vislabākā skolotāja Salaspilī. Jana ir pati sava ceļa gājēja, pozitīva, atvērta visam jaunajam. Organizē Salaspilī kultūras pasākumus, nodarbojas ar karatē, raksta dzeju, jāj ar zirgiem, darbojas amatieru teātrī, vada improvizācijas pulciņu. Kopā ar domu biedriem Salaspilī izveidojusi jauniešu klubu Zipsnis. Jana ir iedvesmas avots jauniešiem un bērniem. Viņa ļaujas sapņiem, taču ir prasīga pret sevi. Nu pat izdevusi arī savu pirmo dzejoļu grāmatiņu. Es šodien sapņoju rītdienu, vakar izdomāju šodienu, un tā tas visu laiku atkārtojas. Bet es negribu ieprogrammētus burtu un ciparu jūkļus. Gribu nosmakt brīnumu putekļos. Gribu, lai katra nākamā diena ir mana pirmizrāde, bez iepriekšējiem tekstu un mizanscēnu mēģinājumiem. Jana ir sapņotāja. Viņa ir kā Alise brīnumzemē, kurai ir sapņi, un var redzēt, ka viņa ik pa brīžam lido tādos mākoņos, bet laikam tā kaut kāda misijas sajūta viņai tomēr piezemē. Jana atzīst, ka viņai vissvarīgākās vērtības ir labestība un radošums.